Jūsu nāve kosmosā ilgs 15 sekundes. Ne stundu. Ne minūti. 15 sekundes, mazāk laika, nekā vajadzīgs, lai pārdomātu savu pēdējo domu. Un jūs būsiet pie apziņas gandrīz visu šo laiku, reģistrējot katru mirkli savas transformācijas no dzīves būtnes uz kaut ko citu. Jūs domājat, ka kosmos jūs nogalinās ar augstumu vai skābekļu trūkumu, tas ir mīts, ko Holivuda iestādījis mūsu kolektīvajā apziņā kā patiesību, filmējot astronautus, kas sasalst vai nosmuk tukšumā. Patiesība ir daudz brutālāka un daudz skaistāka savā šausmā, jo tā atklāja kaut ko fundamentālu par mūsu eksistenci. Jūs nomirsiet no tā, ka visums atsakās atzīt jūsu esamību. Jūsu ķermenis, šis brīnišķīgais mehānisms, kas veidojies 4 miljardus gadu, pārdzīvojis masveida izmirumu un ledus laikmetus, vienkārši izšķīdīs. Ne no ārējā spēka, bet no iekšējā. Jūsu šūnas sāks vārīties dzīves pie jūsu paša ķermeņa temperatūras, 37 grādi, ne vairāk. Jūsu asinis pārvērtīsies tvaiku mākoņos zem ādas, un viss tas notiks, kamēr jūsu smadzenes vēl strādā, kamēr jūs vēl esat jūs. Kā organisms, kas pārdzīvojis kosmiskās katastrofas un adaptējies visekstrēmākajiem apstākļiem uz Zemes, var sabrukt ātrāk nekā sirdsklauvas ilgums. Kas īsti ir tas neredzamais spēks, kas mūs uztur dzīvus katru sekundi un kura probūtne mūs iznīcina ātrāk nekā jebkas cits visumā? Un kāpēc mēs, būdami tik trausli, nemaz neapzināmies, cik smalka ir robeža starp dzīvību un izšķīšanu? Atbilde slēpjas vienā no visvienkāršākajiem un vienlaikus vispostošākajiem fizikālajiem principiem – spiedienā. Vai precīzāk, tā pēkšņā absolūtā totālā probūtnē. Mēs dzīvojam okeāna dibenā. Ne metaforiski. Burtiski. Katru mirkli, katru elpu, katru sirdspukstu, uz jums no visām pusēm spiež gaisa kolonna, kas sver aptuveni 10 tonnas. Uz katra kvadrātcentimetra jūsu ādas. Kravas automašīnas svars uz katras jūsu plaukstas. Jūs to nejūtat tāpēc, ka jūsu ķermenis ir radīts šim spiedienam, jūsu šūnas ir piepildītas ar šķidrumiem un gāzēm, kas spiež pretī ar matemātiski precīzu spēku. Jūs esat līdzsvara stāvoklī. Jūs esat harmonijā ar atmosfēru, kas jūs ieskauj kā neredzams ūdens. Bet kosmosā šīs harmonijas nav. Tur ir tikai tukšums. Un tukšums nav nekas, tas ir antitēze visam, kas dzīvo. Katru reizi, kad jūs sajūtat vēja pieskārienu savai vaigam, jūs faktiski jūtat miljardiem gaisa molekulu, kas bombardē jūsu ādu ar ātrumu 500 m/sekundē, ātrāk nekā skaņa. Katrs pieskāriens ir mikroskopisks trieciens. Miljardi triecienu sekundē. Un šo triecienu summa ir tas, ko mēs saucam par spiedienu, neredzamo roku, kas mūs tur kopā, kas neļauj mums izplūst kosmosā kā dūmi. Kosmosā šīs rokas nav. Un tad jūsu ķermenis atklāja, ka tas ir tikai maisiņš ar šķidrumu, kas gaida, lai sprāgtu. Pirms 400 gadiem mēs nezinājām, ka gaiss sver. Mēs domājām, ka gaiss ir nekas, caurredzamība, tukšums, priekškars starp mums un debesīm. Aristoteles mācīja, ka vakuma nevar būt, jo daba baidās no tukšuma horror vacui. Viņš ticēja, ka visums ir piepildīts ar ēteri, mistisko substanci, kas aizpilda katru spraugu starp zvaigznēm un planētām, kas tur visu kopā kā neredzama līme. Šī ideja valdīja 2000 gadu. Līdz vienam cilvēkam ar stikla cauruli un dzīvsudrabu. 1643. gadā evangelista Torricelli, Galileo Galilei students, matemātiķis ar dzejnieka dvēseli, izdarīja eksperimentu, kas mainīja visu. Viņš paņēma stikla cauruli, aptuveni metru garu, noslēgtu vienā galā, piepildītu ar dzīvsudrabu un apvērsa to traukā, kas arī bija pilns ar šo smagmetālu. Un tad viņš vienkārši vēroja, kā daba atklāja savu noslēpumu. Dzīvsudrabs caurulē nenokrita līdz galam. Tas apstājās. 760 mm virs dzīvsudraba līmeņa traukā. Un virs šīs kolonnas, caurules augšgalā, palika tukšums. Pirmais mākslīgais vakums cilvēces vēsturē. Vieta, kur nebija nekā. Torricelli saprata, gaiss spiež. Atmosfēra spiež uz dzīvsudrabu traukā, un šis spiediens tur dzīvsudraba kolonnu caurulē. Bet virs kolonnas nav nekā, kas spiestu pretī. Tur ir tas, ko Aristoteles uzskatīja par neiespējamu. Tur ir tukšums, kas eksistē. Viņš tikko bija pierādījis, ka mēs dzīvojam okeāna dibenā. Gaisa okeānā. Un šis okeāns sver. Bet cik smags ir šis okeāns? Torricelli aprēķināja, atmosfēras spiediens ir aptuveni 1 kg uz kvadrātcentimetru.
Tas nozīmē, ka uz vidēji cilvēka ķermeņa, kura virsmas laukums ir aptuveni 2 kvadrātmetri, katrā mirklī spiež aptuveni 20,000 kg. 20 tonnas. Kravas automašīnas svars. Uz jums. Vienmēr. Pat tagad, kad jūs lasāt šos vārdus. Kāpēc mēs nesajūtam šo milzīgo slogu? Jo mūsu ķermenis ir piepildīts ar šķidrumiem un gāzēm, kas spiež pretī ar tieši tādu pašu spēku. Mēs esam kā zemūdene, mūsu iekšējais spiediens līdzsvaro ārējo. Mēs esam radīti šim spiedienam. Mūsu šūnas, mūsu audi, mūsu orgāni, viss ir evolucionējuši 4 miljardus gadu, lai dzīvotu šajā līdzsvarā, šajā perfektajā harmonijā starp iekšējo un ārējo. Bet kas notiek, ja šis līdzsvars pēkšņi absolūti totāli pazūd? 20 gadus pēc Torricelli nāves angļu zinātnieks Roberts Boyles, aristokrāts ar alķīmiķi zinātkāri un filozofu prātu, sāka eksperimentēt ar vakumu. Viņš uzbūvēja gaisa sūkni, mehānisku ierīci, kas varēja izsūkt gaisu no slēgtas stikla sfēras. Un tad viņš sāka likt šajā sfērā dažādas lietas. Augļus, sveces, putnus, peles. Viņš gribēja saprast, kas ir dzīvība, atņemot tai to, ko viņš uzskatīja par nepieciešamu. Rezultāti bija šokējoši pat viņam pašam. Svece uzreiz dzisa, bez skābekļa nav degšanas, tas bija paredzams. Bet augļi sāka burbuļot. Viņu ādas plīsa. Šķidrumi tajos sāka vārīties, lai gan temperatūra bija istabas temperatūra, aptuveni 20 grādi. Boyles vēroja, kā ābols, kas tikko bija vesels un ciets, pārvēršas putojošā masā, it kā tas būtu uzkarsēts līdz vārīšanās temperatūrai, lai gan tas nebija. Bet visšausmīgākais bija ar dzīvniekiem. Boyles aprakstīja savos dienas grāmatās, un viņa rokraksts kļuva nervozāks ar katru eksperimentu, kā pele vakuma kamerā sāka rīkoties. Pirmās 2 sekundes tā mēģināja elpot, tās krūtis pacēlās un nokritās, meklējot gaisu, kas vairs nebija. Tad tās kustības kļuva haotiskas, krampjainas. Tās ķermenis sāka pietūkt kā balons. Acis izspiedās no orbītām. Mute atvērās kliedzienā, bet nebija gaisa, kas pārnēsātu skaņu, tikai klusums. Un tad, pēc aptuveni 15 sekundēm, tā apstājās. Boyles bija dziļi reliģiozs cilvēks. Viņš ticēja, ka pēta Dieva radīto pasauli, ka katrs eksperiments ir lūkšana, kas atklāja radītāja gudrību. Bet šie eksperimenti viņu satricināja līdz dvēseles dziļumiem. Viņš rakstīja, ka vakums ir vieta, kur dzīvība nevar eksistēt, ka tas ir antitēze radīšanai, ka tas ir nekas, kas iznīcina visu. Viņš bija pareizs vairāk nekā saprata. Jo vakums nav tikai skābekļa trūkums. Tas ir spiediena trūkums. Un spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir dzīvības nosacījums. Katru reizi, kad jūs ieelpo, jūs izmantojat spiediena starpību. Jūsu diafragma nolaižas, plaušu tilpums palielinās, spiediens tajos samazinās, un gaiss ieplūst iekšā, jo ārpusē spiediens ir lielāks. Jūs neesat aktīvi iesūcis gaisu. Jūs vienkārši radījāt vakumu, un atmosfēra to aizpildīja. Jūs esat sūknis, kas darbojas uz spiediena starpības principa. Jūsu dzīvība ir pastāvīga cīņa ar tukšumu. Tas pats princips darbojas, kad jūs dzerat caur salmiņu, jūs neiesūcat šķidrumu, jūs radāt vakumu, un atmosfēra iespiež šķidrumu jūsu mutē. Jūs izmantojat spiedienu, pat to neapzinoties. Bet kosmosā nav atmosfēras, kas ieplūstu. Tur ir tikai bezgalīgs tukšums. Un kad jūs atverat muti, lai ieelpotu, jūsu plaušas dara pretējo, tās izgrūž visu, kas tajās ir kosmosa bezgalībā. Jūs kļūstat par avotu, kas izšļāts vakumā, par strūklaku, kas plūst pretējā virzienā. Lai saprastu, kas īsti notiek ar ķermeni kosmosā, mums jāsaprot, kas ir spiediens molekulārā līmenī. Un šeit mēs nonākam pie vienas no skaistākajām un vienlaikus šausmīgākajām patiesībām par realitāti. Spiediens nav lieta. Tas ir process. Tas ir notikums, kas atkārtojas miljardiem reižu sekundē. Iedomājieties miljardus molekulu, skābekļa, slāpekļa, oglekļa dioksīda, kas lido haotiski visās virzienās ar ātrumu aptuveni 500 m/sekundē. Ātrāk nekā lielākā daļa lidmašīnu. Ātrāk nekā skaņa. Tās triecas viena pret otru, tās triecas pret jūsu ādu, tās triecas pret visu, kas atrodas to ceļā. Katrs trieciens ir mikroskopisks, bet kad miljardi triecienu notiek katru sekundi uz katra kvadrātcentimetra, tie summējas spēkā, ko mēs saucam par spiedienu.
Jūs nejūtat atsevišķus triecienus, jo tie ir pārāk mazi un pārāk ātri. Jūs jūtat tikai to kopējo efektu, pastāvīgu, vienmērīgu spiedienu no visām pusēm. Tas ir kā stāvēt lietus lietū, bet neizjust atsevišķus pilienus, tikai mitrumu. Vai kā dzirdēt simfoniju, neizšķirot atsevišķas notis, tikai mūziku. Tagad iedomājieties, ka šīs molekulas pēkšņi pazūd. Ne pakāpeniski, bet uzreiz. Jūs esat kosmosā. Ap jums nav nekā. 0 molekulu. 0 triecienu. 0 spiediena. Bet jūsu ķermenī molekulas vēl ir. Un tās vēl lido. Un tās vēl triecas. Bet tagad tās triecas tikai no iekšpuses uz āru. Nav nekā, kas triektos pretī. Nav līdzsvara. Un tad sākas kaskāde, kas ir tikpat neizbēgama kā gravitācija. Pirmās reaģē gāzes jūsu ķermenī. Gaiss plaušās, skābeklis asinīs, slāpeklis, kas izšķīdis jūsu audos, viss tas sāks plešas. Gāzes vienmēr plešas, lai aizpildītu pieejamo telpu, tas ir fundamentāls termodinamikas likums, tikpat neizbēgams kā laika tecējums. Bet kosmosā pieejamā telpa ir bezgalīga. Tātad gāzes plešas bezgalīgi. Jūsu plaušas ir elastīgas, bet ne bezgalīgi. Tās var izstiepties tikai līdz noteiktam punktam. Pēc tam plīsums. Iedomājieties balonu, ko piepūš ar vien vairāk. Sākumā gumija stiepjas. Tad tā kļūst plānāka. Tad caurredzamāka. Un tad sprādziens. Tas pats notiek ar jūsu plaušām. Alveolas, tie mikroskopiskie gaisa maisiņi, kur notiek gāzu apmaiņa starp gaisu un asinīm, sprākst kā miljardi mikroskopiski baloni. Kapilāri plīst. Asinis ieplūst plaušu audos. Bet tas ir tikai sākums. Jo jūsu ķermenis nav tikai gaiss un orgāni. Tas ir šķidrums. 70% no jums ir ūdens. Un ūdens kosmosā dara kaut ko neparastu. Tas vārās. Ne pie 100 grādiem. Pie 37 grādiem. Pie jūsu ķermeņa temperatūras. Kāpēc? Jo vārīšanās temperatūra nav konstanta. Tā ir atkarīga no spiediena. Augstu kalnos, kur gaisa spiediens ir zemāks, ūdens vārās pie 90 grādiem. Kosmosā, kur spiediena nav vispār, ūdens vārās pie jebkuras temperatūras, kas ir virs absolūtā nulles, mīnus 273 grādi. Katru reizi, kad jūs vārāt ūdeni virtuvē, jūs faktiski pievadāt enerģiju, lai molekulas pārvarētu atmosfēras spiedienu un pārietu gāzes stāvoklī. Bet kosmosā nav spiediena, ko pārvarēt. Molekulām nav jācīnās. Tās vienkārši aiziet. Šķidrumi jūsu ķermenī, asinis, limfa, šūnu starplīdzeklis, satur izšķīdušas gāzes. Parastā spiediena apstākļos šīs gāzes paliek izšķīdušas. Bet, kad spiediens krītas, tās sāk atdalīties. Tās veido burbuļus. Šis process sauc par ebulismu, no latīņu vārda ebulire, kas nozīmē vārīties. Iedomājieties, ka atverat gāzēta dzēriena pudeli. Dzirdiet šo šņākšanu? Redzat burbuļus, kas uzreiz parādās? Tas ir oglekļa dioksīds, kas atdalās no šķidruma, jo spiediens pēkšņi samazinājās. Tas pats notiek jūsu asinīs. Jūsu limfā. Jūsu šūnās. Tikai šoreiz burbuļi ir slāpeklis un skābeklis, un tie veidojas ne pudelē, bet jūsu dzīvajā audos. Un atšķirībā no dzēriena pudeles, jūsu ķermenis nav cietā traukā. Jūsu āda ir elastīga. Un kad šķidrumi sāk vārīties, kad veidojas miljoniem mikroskopisku burbuļu, jūsu audi sāk pietūkt. Jūsu roka kļūst 2 reizes biezāka. Jūsu seja deformējas. Jūsu mēle pietūks tik ļoti, ka tā vairs neietilpst mutē. Pirmās 2 sekundes jūs mēģināsiet ieelpot. Tas ir refleks, vecāks par apziņu, vecāks par domāšanu, ierakstīts jūsu smadzenēs pirms miljonus gadiem. Bet gaisa nav. Jūsu diafragma savelkas, jūsu plaušas plešas, bet nekas neieplūst. Tikai tukšums. Pēc 3 sekundēm jūs sajutīsiet sāpes. Ne tāpēc, ka jums trūkst skābekļa, vēl ne. Bet tāpēc, ka jūsu audi sāk plīst no iekšpuses. Burbuļi, kas veidojas jūsu šķidrumos, spiež pret šūnu membrānām. Tās stiepjas. Dažas plīst. Pēc 5 sekundēm jūsu āda sāk pietūkt. Jūs to redzēsiet, ja jūsu acis vēl spēj fokusēties. Jūsu rokas kļūst biezākas.
Jūsu pirksti kā cīsiņi. Tas nav tūska parastā nozīmē. Tas ir jūsu šķidrumi, kas pārvēršas gāzē zem ādas. Pēc 7 sekundēm jūsu mute un deguns sāk žūt ar neiespējamu ātrumu. Siekals uz mēles iztvaikst. Mitrums degunā pazūd. Asaru plēvīt uz acīm, tā plānā šķidrumu kārtiņa, kas parasti aizsargā jūsu radzeni, iztvaikst sekundēs. Jūsu acis sāk sasalt, jo iztvaikošanās paņem līdzi siltumu. Katru reizi, kad jūs izejat no dušas un jūtat vēsumu uz ādas, jūs piedzīvojat to pašu procesu – iztvaikošanās dzesēšanu. Tikai kosmosā šis process notiek 100 reižu ātrāk un 100 reižu intensīvāk. Pēc 10 sekundēm jūs vēl esat pie apziņas. Šis ir vissāpīgākais fakts. Jūsu smadzenes vēl strādā, jo asinīs vēl ir skābeklis, pietiekami aptuveni 10 līdz 15 sekundēm. Jūsu neironi vēl strādā. Jūsu apziņa vēl eksistē. Un tā reģistrē katru sekundi šīs transformācijas. Jūs jūtat, kā jūsu āda stiepjas. Jūs jūtat sāpes, ne tāpēc, ka jums trūks gaisa, bet tāpēc, ka jūsu audi burtiski plīst no iekšpuses. Jūs jūtat augstumu, ne kosmosa augstumu, jo kosmos nav augsts tādā veidā, kā mēs domājam, bet iztvaikošanas augstumu, kad mitrums uz jūsu ādas pārvēršas tvaikos un paņem līdzi siltumu. Pēc 15 sekundēm skābeklis smadzenēs beidzas. Neironi sāk izslēgties. Apziņa zūd. Jūs neesat vairs klāt, lai pieredzētu, kas notiek tālāk. Un tas ir žēlastība. Jo jūsu ķermenis turpina sabrukt. Ja jūs paliktu kosmosā minūti, jūsu ķermeņa temperatūra sāktu kristies, ne ātri, jo kosmosā nav gaisa, kas aizvadītu siltumu, bet lēni, caur radiāciju. Jūsu āda sāktu sasalt. Bet ne uzreiz. Vispirms sasaltu mitrums uz ādas. Tad ārējie slāņi. Tad dziļākie audi. Pēc 2 minūtēm jūs būtu sasalusi, pietūkusi, deformēta figūra. Bet jūs nebūtu miris no augstuma. Jūs būtu miris no spiediena probūtnes. No tā, ka jūsu ķermenis, kas radīts dzīvot okeāna dibenā, pēkšņi atradās vietā, kur okeāna nav. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir dzīvības nosacījums. Mēs esam spiediena būtnes. Mūsu eksistence ir atkarīga no šī neredzamā līdzsvara starp iekšējo un ārējo, starp mums un pasauli. Mēs esam robežas radījumi, dzīvojam uz šauras joslas starp pārāk daudz un pārāk maz, starp sabrukumu un sprādzienu. Katru reizi, kad jūsu sirds pukst, tā pumpē asinīs, kas atrodas precīzā spiediena līdzsvarā ar pasauli ap jums. Katru reizi, kad jūs jūtat savu pulsa sitienu, jūs jūtat šo līdzsvaru darbībā. Un kosmos ir vieta, kur šis līdzsvars neeksistē. Kur mēs esam tikai maisiņi ar šķidrumu, kas gaida, lai sprāgtu. Kur fizika kļūst par likteņa spriedumu. Kur tukšums nav nekas, tas ir viss, kas nav dzīvība. Bet kas notiek ar šūnām, tiem mikroskopiskajiem dzīvības blokiem, kas veido jūsu ķermeni, kad spiediens pazūd? Šeit mēs nonākam pie viena no viselegantākajiem un vienlaikus vispostošākajiem mehānismiem dabā. Šūna nav vienkārši maisiņš ar šķidrumu. Tā ir precīzs inženiertehnisks brīnums, kas darbojas uz osmotiskā spiediena principa, spiediena, kas rodas, kad 2 dažādas koncentrācijas šķīdumi atdalīti ar daļēji caurlaidīgu membrānu. Jūsu šūnu membrānas pastāvīgi regulē, kas iekšā un kas ārā, uzturot ķīmisko līdzsvaru, kas ir tikpat svarīgs kā pats dzīvības fakts. Bet šis līdzsvars eksistē tikai tāpēc, ka ārpusē ir spiediens, atmosfēras spiediens, kas tur visu kopā kā neredzama roka. Kad šī roka pazūd, šūnas atklāja, ka tās ir tikai trausli burbuļi, kas gaida, lai sprāgtu. Iedomājieties ziepju burbuļus, kas peld gaisā, tie eksistē tikai tāpēc, ka spiediens iekšpusē un ārpusē ir gandrīz vienāds. Bet ja jūs tos ieliktu vakumā, tie sprāgtu uzreiz, jo nebūtu nekā, kas turētu pretī iekšējam spiedienam. Tas pats notiek ar jūsu šūnām kosmosā. Tikai šoreiz burbuļi ir dzīvi. Katru reizi, kad jūs uzpūšat ziepju burbuļus un vērojat, kā tie lēnām krīt un sprāgst, jūs redzat to pašu procesu, kas notiek ar jūsu šūnām kosmosā, tikai miljardiem reižu vienlaicīgi un miljardiem reižu ātrāk. Katrs burbulītis, kas pazūd gaisā, ir metafora tam, kas notiek ar katru no 100 triljoniem šūnu jūsu ķermenī, kad tās sastopas ar absolūto tukšumu. Osmotiskais spiediens ir viens no fundamentālākajiem dzīvības principiem. Tas ir spēks, kas liek ūdenim plūst caur šūnu membrānām, kas regulē, cik daudz šķidruma ir šūnā un cik daudz ārpusē. Tas ir iemesls, kāpēc jūs nevarat dzert jūras ūdeni, sāls koncentrācija ir pārāk augsta,
un osmotiskais spiediens sāktu izvilkt ūdeni no jūsu šūnām, dehidrējot jūs no iekšpuses. Tas ir iemesls, kāpēc augi novīst, kad tiem trūkst ūdens, viņu šūnas zaudē turgoru, iekšējo spiedienu, kas tās tur stingras. Bet kosmosā osmotiskais spiediens kļūst par nāves spriedumu. Jo ārpusē nav nekā, ne šķidruma, ne gāzes, ne molekulu. Tikai absolūts vakums. Un šūnu membrānas, kas radītas regulēt plūsmu starp divām vidēm, pēkšņi atklāja, ka viena no vidēm vienkārši neeksistē. Tās ir kā vārtu sargs, kas atver durvis un atklāja, ka aiz tām nav nekas, ne iela, ne zeme, ne realitāte. Tikai bezgalība. Ūdens molekulas šūnās sāk kustēties. Tās vienmēr kustās, tas ir termodinamikas likums. Bet tagad tās kustās tikai vienā virzienā uz āru. Jo ārpusē ir bezgalīgs tukšums, bezgalīga telpa, ko aizpildīt. Un ūdens, sekojot entropijas likumam, plūst no augstākas koncentrācijas uz zemāku. Bet kosmosā zemākā koncentrācija ir nulle. Absolūta nulle. Iedomājieties atvērtu logu ziemas dienā. Siltais gaiss no jūsu istabas plūst ārā, augstais gaiss plūst iekšā, līdz temperatūras izlīdzinās. Tas ir dabisks process, sistēmas vienmēr tiecas uz līdzsvaru. Bet kas notiek, ja ārpusē nav gaisa vispār? Tad siltais gaiss vienkārši aizplūst bezgalībā un līdzsvars nekad neiestājas, jo nav nekā, ar ko līdzsvaru sasniegt. Tas pats notiek ar jūsu šūnām, tās zaudē ūdeni bezgalībā un process nekad neapstājas, jo nav punkta, kur būtu līdzsvars. Šūnu membrānas sāk deformēties. Tās ir lipīdu divslāņi, divas molekulu kārtas, kas veido elastīgu barjeru starp šūnas iekšpusi un ārpusi. Normālos apstākļos tās ir stabilas, jo spiediens no abām pusēm ir vienāds. Bet tagad spiediens ir tikai no iekšpuses. Membrāna sāk izspiesties uz āru kā balons, ko piepūš. Proteīni, kas iestrādāti membrānā, tie molekulārie vārti un sūkņi, kas regulē, kas iekšā un kas ārā, sāk deformēties. Viņu struktūra, kas ir atkarīga no precīzas ģeometrijas, sabrūk. Pēc dažām sekundēm pirmās membrānas plīst. Tas nav dramātisks sprādziens, tas ir mikroskopisks plīsums molekulārā līmenī. Bet rezultāts ir katastrofāls. Šūnas saturs, enzīmi, proteīni, DNS, mitohondrija, viss tas sarežģītais molekulārais mehānisms, kas veido dzīvību, izplūst vakumā. Molekulas, kas parasti darbojas šķidrā vidē, pēkšņi atrodas tukšumā. Un tukšumā tās nevar funkcionēt. Tās vienkārši izklīst. Katru reizi, kad jūs redzat, kā krāsa izplūst ūdenī, kā viena pilīte sarkanā krāsas lēnām pārvēršas mākonī, kas aizpilda visu glāzi, jūs redzat difūzijas procesu, to pašu procesu, kas notiek ar jūsu šūnu saturu kosmosā. Tikai šoreiz krāsa ir jūsu DNS un glāze ir bezgalīgs tukšums. Bet vissāpīgākais ir tas, ka šūnas nemirst uzreiz. Dažas no tām turpina funkcionēt vēl dažas sekundes pēc tam, kad membrāna plīsusi. Mitohondrija, tie mikroskopiskie enerģijas ražotāji katrā šūnā, turpina ražot ATP molekulas, enerģijas valūtu, ko izmanto visi dzīvie procesi. Bet šī enerģija tagad izklīst tukšumā, neveicot nekādu darbu. Tas ir kā rūpnīca, kas turpina ražot preces, kamēr ēka ap to sabrūk. Neironi, nervu šūnas, kas veido jūsu smadzenes un nervu sistēmu, ir īpaši jutīgi. Tās darbojas uz elektrisko impulsu principa, kas rodas no jonu, nātrija, kālija, kalcija, plūsmas caur membrānām. Šī plūsma ir precīzi regulēta un tā ir atkarīga no osmotiskā spiediena. Kad spiediens pazūd, jonu kanāli membrānās sāk darboties haotiski. Nātrijs plūst iekšā nekontrolēti. Kālijs plūst ārā. Elektriskais potenciāls, kas parasti ir -70 mV, sāk svārstīties. Rezultāts ir tas, ko neirozinātnieki sauc par depolarizācijas kaskādi, visi neironi uzreiz aktivizējas. Tas nav normāla aktivitāte, tas ir haoss. Tas ir kā, ja visas elektrības stacijas pilsētā vienlaicīgi sāktu ražot maksimālu jaudu bez jebkādas kontroles. Rezultāts nav gaisma, tas ir izslēgums. Jūs to izjustu, kā patiesībā mēs nezinām, kā jūs to izjustu. Neviens nav atgriezies, lai pastāstītu. Bet pamatojoties uz to, ko mēs zinām par smadzeņu darbību, tas visticamāk būtu kaut kas līdzīgs epilepsijas lēkmei, intensīva, pārplūstoša sajūta, kam nav formas vai satura, tikai intensitāte. Un tad nekas. Katru reizi, kad jūs piedzīvojat miega brīdi, to īso mirkli starp nomošanu un dziļo miegu, kad apziņa vēl ir, bet pasaule jau nav, jūs piedzīvojat kaut ko attālu līdzīgu tam, kas notiek, kad neironi zaudē spēju uzturēt elektrisko potenciālu.
Tikai kosmosā šis process ir neatgriezenisks un absolūts. Bet šūnas nav tikai membrānas un saturs. Tās ir arī struktūra, citoskelēts, molekulārais sastatnes, kas uztur šūnas formu. Tas sastāv no proteīnu pavadieniem, aktīnu filamentiem, mikrotubulām, starppavadieniem, kas veido sarežģītu tīklu šūnas iekšienē. Šis tīkls ir dinamisks, tas pastāvīgi pārbūvējas atkarībā no tā, ko šūna dara. Kad šūna kustās, citoskelēts pārbūvējas, lai virzītu to uz priekšu. Kad šūna dalās, citoskelēts veido dalīšanās vārpstu, kas norauj chromosomus uz pretējiem poliem. Bet šī dinamika ir atkarīga no enerģijas, no ATP molekulām, ko ražo mitohondrija. Un tā ir atkarīga no šķidrās vides, no citoplazmas šķidruma, kas aizpilda šūnu. Kad spiediens pazūd, kad šķidrums sāk vārīties un iztvaikot, citoskelēts zaudē savu vidi. Proteīnu pavadienu, kas parasti peld šķidrumā kā kabeļi ūdenī, pēkšņi atrodas tukšumā. Un tukšumā tie nevar funkcionēt. Iedomājieties tiltu, kas balstās uz pontoniem ūdenī. Kamēr ūdens ir, tilts ir stabils. Bet kas notiek, ja ūdens pēkšņi pazūd? Pontoni nokrīt un tilts sabrūk. Tas pats notiek ar citoskelētu, tas zaudē savu atbalstu un sabrūk molekulārā hausā. Šūnas forma, kas parasti ir precīzi uzturēta, apaļa asins šūnām, garena muskuļu šūnām, zvaigžņveida neironu atbalsta šūnām, sāk deformēties. Šūnas kļūst neregulāras, izspiestas, saplacinātas. Tās zaudē savu identitāti. Un ar to tās zaudē savu funkciju. Jo šūnas funkcija ir atkarīga no tās formas. Asins šūna ir apaļa, lai tā varētu viegli plūst caur kapilāriem. Muskuļu šūna ir garena, lai tā varētu sarauties un radīt kustību. Neirons ir zvaigžņveida, lai tas varētu veidot savienojumus ar tūkstošiem citu neironu. Forma seko funkcijai un funkcija seko formai. Kad forma sabrūk, funkcija pazūd. Katru reizi, kad jūs redzat ēku, kas sabrūk, kā sienas lēnām noliecas, kā jumts iegrimst, kā visa struktūra pārvēršas drupās, jūs redzat to pašu procesu, kas notiek ar jūsu šūnām kosmosā. Tikai šoreiz ēka ir dzīva un drupu kaudze ir nāve. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir arhitektūras princips. Tas ir tas, kas tur struktūras kopā, kas ļauj formām eksistēt, kas padara iespējamu sarežģītību. Bez spiediena nav formas. Bez formas nav funkcijas. Bez funkcijas nav dzīvības. Bet šūnu sabrukums ir tikai viens līmenis. Ir vēl dziļāks līmenis, molekulārais. Un šeit mēs nonākam pie vienas no vispamatīgākajām patiesībām par dzīvību. Dzīvība nav lieta, tā ir process. Tā nav stāvoklis, tā ir plūsma. Un šī plūsma ir atkarīga no tā, ka molekulas var miedarboties, sadurties, reaģēt, veidot jaunas saites un pāraut vecās. Bet molekulu miedarbība ir atkarīga no vides. Lielākā daļa bioloģisko reakciju notiek šķidrā vidē, ūdenī vai uz ūdens bāzes šķīdumos. Ūdens nav tikai šķīdinātājs, tas ir aktīvs dalībnieks gandrīz katrā bioloģiskā procesā. Tas stabilizē proteīnu struktūras. Tas piedalās ķīmiskās reakcijās. Tas transportē molekulas. Tas ir dzīvības medijs. Kad ūdens sāk vārīties un iztvaikot, kad tas pārvēršas gāzē un izklīst vakumā, molekulas zaudē savu vidi. Proteīni, kas parasti ir precīzi salocīti trīsdimensiju struktūrās, kas ir atkarīgas no ūdens molekulu klātbūtnes, sāk atlocīties. Viņu forma, kas ir viņu funkcija, sabrūk. Iedomājieties origami figūru, sarežģītu papīra locījumu, kas veido putnu vai ziedu. Šī forma eksistē tikai tāpēc, ka papīrs ir noteiktā stāvoklī, ne pārāk mitrs, ne pārāk sauss. Bet kas notiek, ja jūs to ieliktu vakumā? Mitrums papīrā iztvaikotu, papīrs kļūtu trausls un forma sabruktu. Tas pats notiek ar proteīniem, tie ir molekulārie origami, un vakums ir to nāve. Katru reizi, kad jūs redzat, kā vecs papīrs kļūst dzeltens un trausls, kā tas saplīst no pieskāriena, jūs redzat degradācijas procesu, kas ir attāli līdzīgs tam, kas notiek ar proteīniem kosmosā. Tikai šoreiz process notiek sekundēs, ne gadu desmitos. Enzīmi, tie molekulārie katalizatori, kas pātrina ķīmiskās reakcijas organismā, ir īpaši jutīgi. Viņu darbība ir atkarīga no precīzas ģeometrijas, aktīvā centra, molekulārās kabatas, kur substrāts, molekula, uz kuru enzīms iedarbojas, iedaras kā atslēga slēdzenē. Šī ģeometrija ir atkarīga no ūdens molekulām, kas stabilizē enzīmu struktūru. Kad ūdens pazūd, aktīvais centrs deformējas. Atslēga vairs neiedaras slēdzenē.
Enzīms zaudē spēju katalizēt reakciju. Un kad enzīmi pārstāj darboties, metabolisms apstājas. Glikoze vairs netiek sadalīta, lai ražotu enerģiju. Aminoskābes vairs netiek savienotas, lai veidotu proteīnus. Lipīdi vairs netiek sintezēti, lai atjaunotu membrānas. Viss apstājas. Tas ir kā rūpnīca, kur visi strādnieki pēkšņi aiziet. Mašīnas vēl ir, izejmateriāli vēl ir, bet nav neviena, kas tos apstrādātu. Un tad rūpnīca vienkārši stāv, klusā, nekustīgā, mirusi. Katru reizi, kad jūs redzat pamesto rūpnīcu, rūsējošas mašīnas, pāraugušas ar nezālēm, klusumu, kur reiz bija dzīvība, jūs redzat metaforu tam, kas notiek ar jūsu metabolismu, kad enzīmi pārstāj darboties. Tikai šoreiz rūpnīca ir jūsu ķermenis. Bet vissvarīgākā molekula, DNS, dezoksiribonukleīnskābe, ģenētiskais kods, kas satur instrukcijas visam, kas jūs esat, arī ir atkarīga no ūdens. DNS ir dubultā spirāle, divas molekulu ķēdes, kas savītas viena ap otru kā kāpnes, kas savītas spirālē. Šīs ķēdes tur kopā ūdeņraža saites, vājas ķīmiskās saites starp bāzēm, kas veido DNS pakāpienus. Šīs saites ir vājas, bet tās ir daudzas. Un kopā tās ir pietiekami stipras, lai turētu DNS kopā. Bet tās ir atkarīgas no ūdens molekulām, kas stabilizē struktūru. Kad ūdens pazūd, ūdeņraža saites kļūst nestabilas. Dubultā spirāle sāk atlocīties. Iedomājieties virvi, kas savīta no diviem pavadieniem. Kamēr pavadieni ir mitri un elastīgi, virve ir stipra. Bet kas notiek, ja pavadieni izžūst? Tie kļūst trausli, tie sāk plīst, un virve zaudē savu stiprumu. Tas pats notiek ar DNS, tā zaudē savu struktūru, un ar to tā zaudē spēju uzglabāt informāciju. Katru reizi, kad jūs redzat vecu grāmatu, kuras lapas kļūšas dzeltenas un trauslas, kur burti sāk izbalēt, jūs redzat informācijas degradāciju, to pašu procesu, kas notiek ar DNS kosmosā. Tikai šoreiz grāmata ir jūsu ģenētiskais kods, un izbalējušie burti ir instrukcijas, kā būt jums. Bet pat ja DNS struktūra saglabātos, kas nav iespējams, bet iedomāsimies, tā vairs nevarētu funkcionēt. Jo DNS funkcija nav tikai uzglabāt informāciju. Tā ir arī nodot to, un nodošana notiek caur transkripciju, procesu, kurā DNS sekvence tiek nokopēta uz RNS molekulu, kas tad tiek izmantota, lai sintezētu proteīnus. Šis process ir atkarīgs no enzīmiem RNS polimerāzes, kas nolasa DNS un sintezē RNS. Bet šie enzīmi, kā visi enzīmi, ir atkarīgi no ūdens. Kad ūdens pazūd, transkripcija apstājas. Informācija, kas ierakstīta DNS, kļūst nepieejama. Tas ir kā bibliotēka, kur visas grāmatas vēl ir, bet nav neviena, kas varētu tās lasīt. Un tad ir mitohondrija, tie mikroskopiskie orgāneli, kas atrodas gandrīz katrā šūnā un kas ražo lielāko daļu enerģijas, ko izmanto organisms. Tie darbojas uz ķīmiosmotiskā spiediena principa, protonu gradienta pāri iekšējai membrānai. Protoni, ūdeņraža joni, tiek pumpēti no mitohondrija iekšpuses uz ārpusi, radot koncentrācijas starpību. Un tad tie plūst atpakaļ caur īpašu enzīmu, ATP sintāzi, kas izmanto šo plūsmu, lai sintezētu ATP molekulas. Šis process ir elegants un efektīvs. Tas ir kā hidroelektrostacija, ūdens tiek pumpēts augšup, un tad tas plūst lejup caur turbīnu, ražojot elektrību. Tikai šoreiz ūdens ir protoni un elektrība ir ATP. Katru reizi, kad jūs redzat ūdens zirnavas, kā ūdens plūst pāri ritenim, kā tas griežas un rada enerģiju, jūs redzat to pašu principu, kas darbina jūsu mitohondrijus. Tikai šoreiz ritenis ir ATP sintāze un ūdens ir protonu plūsma. Bet šis process ir atkarīgs no tā, ka membrāna ir vesela un ka ir šķidrā vide, kurā protoni var kustēties. Kad spiediens pazūd, kad šķidrums sāk vārīties, mitohondriju membrānas plīst. Protonu gradients pazūd. ATP sintāze apstājas. Enerģijas ražošana beidzas. Bez ATP nav enerģijas. Bez enerģijas nav kustības, nav sintēzes, nav transporta, nav nekā. Šūna kļūst par nekustīgu molekulu kolekciju, vēl sarežģītu, vēl organizētu, bet vairs ne dzīvu. Tā ir kā pulkstenis, kam beidzies uzvilkums, visi zobrati vēl ir, visi mehānismi vēl ir, bet kustības nav. Un tad ir brīdis, precīzs, neatgriezenisks brīdis, kad šūna pāriet no bojātas, bet potenciāli atjaunojamas, uz neatgriezeniski mirusi. Šis brīdis nav skaidri definēts, tas nav kā slēdzis, kas pārslēdzas no ieslēgts uz izslēgts. Tas ir pakāpenisks process, kaskāde, kur katrs solis padara nākamo neizbēgamu.
Bet ir punkts, pēc kura atgriešanās nav iespējama. Kad membrānas plīsušas, kad proteīni atlocījušies, kad DNS degradējusies, kad mitohondrija apstājušies, kad viss tas sarežģītais, precīzais, skaistais mehānisms, kas ir dzīvība, pārvērtis haosā. Un kosmosā šis punkts tiek sasniegts aptuveni 15 sekundes pēc dekompresijas. 15 sekundes, lai 100 triljoni šūnu, katrs no tiem sarežģītāks par jebkuru mašīnu, ko cilvēce jebkad radījusi, pārietu no dzīvības uz nāvi. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir eksistences nosacījums. Tas ir tas, kas ļauj molekulām miedarboties, šūnām funkcionēt, organismiem dzīvot. Tas ir neredzamais pamats, uz kura balstās visa dzīvība. Un kosmos ir vieta, kur šī pamata nav. Kur ir tikai tukšums. Un tukšums nav vienkārši nekas, tas ir pretstatījums visam, kas ir dzīvs. Katru reizi, kad jūs jūtat savu sirdspukstu, jūs jūtat spiedienu, asins spiedienu, kas pumpē dzīvību caur jūsu ķermeni. Katru reizi, kad jūs ieelpo, jūs izmantojat spiedienu, gaisa spiedienu, kas piepilda jūsu plaušas. Katru reizi, kad jūsu šūnas dalās, kad jūsu muskuļi saraujas, kad jūsu neironi aktivizējas, viss tas ir atkarīgs no spiediena, no tā neredzamā līdzsvara, kas tur jūs kopā. Mēs esam spiediena radījumi. Mēs esam veidoti no tā un priekš tā. Un kosmos ir vieta, kur mēs atklājam, cik trausla ir mūsu eksistence, cik atkarīgi mēs esam no šī viena, vienkāršā fundamentālā parametra. Vieta, kur mēs esam tikai sarežģīti molekulu sakopojumi, kas gaida, lai izklīstu bezgalībā. Bet kas notiek ar apziņu, ar to noslēpumaino fenomenu, kas padara jūs par jums, kad fiziskais pamats sabrūk? Mēs runājām par šūnām, par molekulām, par spiedienu kā dzīvības nosacījumu. Bet tagad mums jāsaskaras ar visdziļāko jautājumu, vai apziņa ir tikai šūnu aktivitāte, vai tā ir kaut kas vairāk? Un ja tā ir tikai fizisks process, tad kas notiek ar to 15 sekundēs, kad jūsu ķermenis sabrūk kosmosa tukšumā? Mēs zinām, ka neironi turpina strādāt aptuveni 10 līdz 15 sekundes pēc dekompresijas, pietiekami ilgi, lai apziņa reģistrētu savu pašas iznīcināšanu. Tas ir vissāpīgākais paradoks. Jūs esat klāt, lai pieredzētu savu probūtni. Jūs jūtat, kā realitāte, kas jūs definē, izšķīst. Un šis piedzīvojums, šīs pēdējās sekundes, kad apziņa vēl ir, bet ķermenis jau nav, atklāja kaut ko fundamentālu par to, kas mēs esam un kur mēs eksistējam. Katru reizi, kad jūs pamostaties no sapņa un uz mirkli nezināt, kur esat, kad realitāte vēl nav nostiprinājusies, kad jūsu identitāte vēl ir miglaina, jūs piedzīvojat kaut ko attālu līdzīgu tam, kas notiek, kad smadzenes zaudē sakaru ar ķermeni. Tikai kosmosā šis sakara zudums ir totāls un neatgriezenisks. Apziņa rodas no neironu tīkla aktivitātes. Tas nav strīdīgs, tas ir zinātniski pierādīts fakts. 100 miljardi neironu jūsu smadzenēs veido 100 triljonus savienojumu, sinapsēm, caur kurām plūst elektriskie un ķīmiskie signāli. Šo signālu raksts, šī milzīgā, dinamiski mainīgā aktivitātes modeļa, ir tas, ko mēs saucam par apziņu. Jūsu domas, jūsu atmiņas, jūsu sajūtas, jūsu pašizjūta, viss tas ir šī aktivitāte. Bet šī aktivitāte ir atkarīga no tā, ka neironi var komunicēt. Un komunikācija notiek caur neirotransmiteriem, ķīmiskām molekulām, kas šķērso sinapsi, spraugu starp diviem neironiem. Kad elektriskais impulss sasniedz neirona galu, tas izraisa neirotransmitera molekulu izdalīšanos. Šīs molekulas šķērso sinapsi, attālumu aptuveni 20 nanometru, 20 miljardās daļas no metra, un piesaistās receptoriem uz nākamā neirona. Un tad process atkārtojas. Šis process notiek miljardiem reižu sekundē. Tas ir ātrāks par jebko, ko mēs varam apzināti uztvert. Tas ir pamats visam, ko mēs piedzīvojam. Un tas ir atkarīgs no spiediena. Jo neirotransmiteri darbojas šķidrā vidē, sinaptiskajā spraugā, kas piepildīta ar šķidrumu. Kad spiediens pazūd, kad šis šķidrums sāk vārīties un iztvaikot, neirotransmiteri zaudē savu vidi. Tie vairs nevar šķērsot sinapsi. Tie vienkārši izklīst vakumā. Un tad komunikācija starp neironiem pārtrūkst. Iedomājieties pilsētu, kur visi sazinās pa telefonu. Kamēr telefonu līnijas darbojas, pilsēta funkcionē, informācija plūst, lēmumi tiek pieņemti, dzīve turpinās. Bet kas notiek, ja visas līnijas pēkšņi pārtrūkst? Cilvēki vēl ir, ēkas vēl ir, bet koordinācija pazūd. Pilsēta pārvēršas izolētu individu kolekcijā, kas nevar komunicēt.
Tas pats notiek ar smadzenēm, neironi vēl ir, bet viņu spēja komunicēt pazūd. Katru reizi, kad jūs piedzīvojat interneta savienojumu pārtraukumu, kad ekrāns iesaldē, kad ziņa nenosūtās, kad jūs pēkšņi esat atvienots no digitālās pasaules, jūs piedzīvojat komunikācijas pārtraukumu, kas ir metafora tam, kas notiek ar jūsu neironiem kosmosā. Bet neironi neapstājas uzreiz. Viņiem vēl ir enerģija, ATP molekulas, kas uzkrāta šūnās. Viņi vēl var ģenerēt elektriskos impulsus. Bet šie impulsi vairs nevar pārvērsties koordinētā aktivitātē. Tie kļūst haotiski, nesakarīgi, bezjēdzīgi. Tas ir kā orķestrs, kur katrs mūziķis spēlē savu melodiju, neuzklausot citus. Rezultāts nav mūzika, tas ir troksnis. Un tomēr, un šis ir vissvarīgākais punkts, šis troksnis vēl ir apziņa. Deformēta, fragmentēta, haotiska, bet vēl apziņa. Jo apziņa nav tikai koordinēta aktivitāte. Tā ir jebkura aktivitāte, kas rada subjektīvu pieredzi. Un kamēr neironi vēl strādā, kamēr vēl ir elektriskie impulsi, ir arī kaut kāda pieredze. Mēs nezinām, kāda tā ir. Mēs nevaram zināt. Bet mēs varam ekstrapolēt no tā, ko mēs zinām par smadzeņu darbību ekstremālos apstākļos. Cilvēki, kas pārdzīvojuši insultu, kad asinsrite smadzenēs pēkšņi pārtrūkst, apraksta fragmentētu, sapņēnu stāvokli, kur realitāte sajaucas ar halucinācijām. Cilvēki, kas pārdzīvojuši epilepsijas lēkmi, kad neironi aktivizējas nekontrolēti, apraksta pārplūstošas sajūtas, kas nav saistītas ar ārējo realitāti. Kosmosā visticamāk ir abu kombinācija. Fragmentācija un pārplūdums. Realitātes zudums un sajūtu eksplozija. Un viss tas notiek, kamēr jūs vēl zināt, kaut kādā dziļā, pamata līmenī, ka kaut kas ir šausmīgi nepareizi. Katru reizi, kad jūs pamostaties no murga un uz mirkli vēl nejūtat atšķirību starp sapni un realitāti, kad bailes vēl ir, bet sapratne, ka tas bija tikai sapnis, vēl nav, jūs piedzīvojat apziņas stāvokli, kas ir attāli līdzīgs tam, kas notiek pēdējās sekundēs kosmosā. Bet ir vēl dziļāks līmenis. Jo apziņa nav tikai smadzenēs. Tā ir arī ķermenī. Mēs domājam par apziņu kā par kaut ko, kas notiek galvā, bet patiesībā lielākā daļa no tā, ko mēs piedzīvojam, nāk no ķermeņa. Jūsu sajūta par sevi, jūsu pašizjūta, jūsu identitāte ir būvēta uz pastāvīgu signālu plūsmu no ķermeņa uz smadzenēm. Jūsu sirds pukst, un smadzenes to reģistrē. Jūsu plaušas plešas, un smadzenes to reģistrē. Jūsu kuņģis sagramojot, jūsu muskuļi saraujoties, jūsu āda sajūtot temperatūru un pieskārienu, viss tas sūta signālus uz smadzenēm. Un šo signālu summa ir tas, ko neirozinātnieki sauc par interocepiju, iekšējo sajūtu par savu ķermeni. Šī sajūta ir tik fundamentāla, ka mēs to pat neapzināmies. Tā ir kā fona troksnis, kas vienmēr ir, bet ko mēs dzirdam tikai tad, kad tas apstājas. Un kosmosā tas apstājas. Pēkšņi. Totāli. Absolūti. Kad plaušas plīst, kad sirds cīnās pret spiediena trūkumu, kad muskuļi krampjaini saraujas, signāli, kas nāk no ķermeņa, kļūst haotiski. Smadzenes saņem pretrunīgu informāciju. Ķermenis saka, es mirstu, bet smadzenes vēl mēģina uzturēt ilūziju par normalitāti. Rezultāts ir dziļa, eksistenciāla dezorientācija. Iedomājieties, ka jūs pamostaties un atklājat, ka jūsu rokas nav tur, kur tām vajadzētu būt. Jūs jūtat tās, bet kad jūs skatāties, tās ir citā vietā. Vai vēl sliktāk, jūs tās jūtat, bet tās vispār nav. Šis fenomens, ko sauc par fantoma locekļa sindromu, notiek cilvēkiem pēc amputācijas. Smadzenes vēl saņem signālus no nerviem, kas agrāk bija savienoti ar locekli, un tās interpretē šos signālus kā sajūtu no locekļa, kas vairs neeksistē. Kosmosā notiek kaut kas līdzīgs, tikai totālāk. Jūs jūtat savu ķermeni, bet signāli, ko jūs saņemat, vairs neatbilst realitātei. Jūsu smadzenes mēģina konstruēt koherentu pieredzi no haotiskiem datiem. Un rezultāts ir sajūta, ka jūs izšķīstat, ka robeža starp jums un ne jums pazūd. Katru reizi, kad jūs sēžat pārāk ilgi vienā pozā un jūsu kāja aizmieg, kad jūs zaudējat sajūtu par to, ka tā kļūst sveša, gandrīz nereāla, jūs piedzīvojat mazo versiju no tā, kas notiek, kad smadzenes zaudē sakaru ar visu ķermeni vienlaicīgi. Bet šeit mēs nonākam pie vissvarīgākā atklājuma. Tas, kas notiek ar jums kosmosā, nav unikāls process. Tas ir tikai ekstrēma versija no tā, kas notiek visur, vienmēr visos līmeņos. Spiediens, šis neredzamais spēks, kas jūs tur kopā, darbojas ne tikai jūsu ķermenī. Tas darbojas atomos, kas veido jūsu ķermeni.
Tas darbojas zvaigznēs, kas apgaismo naktī. Tas darbojas galaktikās, kas rotē kosmosa bezgalībā. Atoms ir stabils tikai tāpēc, ka elektroni, kas riņķo ap kodolu, atrodas līdzsvarā starp pievilkšanos un atgrūšanos. Ja šis līdzsvars tiktu pārkāpts, atoms sabruktu vai sprāgtu. Zvaigzne deg tikai tāpēc, ka gravitācijas spiediens, kas to spiež kopā, līdzsvaro kodolsintēzes spiedienu, kas to spiež izplasties. Ja šis līdzsvars tiktu pārkāpts, zvaigzne vai sabruktu melnajā caurumā, vai sprāgtu supernova. Katru reizi, kad jūs uzpūšat balonu un jūtat, kā tas kļūst stingrāks, jūs jūtat to pašu principu, kas tur kopā zvaigznes, spiedienu, kas pretojas gravitācijai, kas cīnās pret sabrukumu. Jūsu ķermenis ir tikai viens piemērs šim universālajam principam. Jūs esat struktūra, kas eksistē līdzsvarā starp spēkiem. Jūs esat robeža starp iekšējo un ārējo, starp kārtību un haosu, starp eksistenci un neeksistenci. Un šī robeža ir trausla. Tā ir atkarīga no spiediena, no tā, ka ir kaut kas ārpusē, kas spiež pretī tam, kas ir iekšpusē. Kosmos ir vieta, kur šī pretspiediens pazūd. Kur jūs atklājat, ka jūsu eksistence nav pašpietiekama, ka tā ir atkarīga no vides, ka jūs neesat atsevišķa vienība, bet gan process, kas notiek miedarbībā ar pasauli. Jūs esat ne lieta, bet notikums. Ne objekts, bet attiecība. Un kad šī attiecība pārtrūkst, kad vide pazūd, jūs atklājat, ka nav nekā, kas ir jūs, neatkarīgi no pasaules. Jūs esat viļņi okeānā, jūs eksistējat tikai tāpēc, ka ir okeāns. Kad okeāns pazūd, pazūd arī viļņi. Katru reizi, kad jūs skatāties spogulī un redzat savu seju, jūs redzat robežu, līniju starp jums un ne jums. Bet šī robeža nav absolūta. Tā ir caurlaidīga. Caur to plūs gaiss, ūdens, barība, gaisma, siltums. Jūs esat pastāvīgā apmaiņā ar pasauli. Jūs esat atvērta sistēma, neslēgta. Un kosmos atklāja, cik atvērti jūs esat, cik atkarīgi no tā, kas ir ārpusē. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir eksistences princips. Tas ir tas, kas ļauj robežām eksistēt, kas ļauj struktūrām veidoties, kas padara iespējamu sarežģītību un dzīvību. Tas ir neredzamais audums, no kura austs visums. Un mēs, jūs un es, un viss, kas dzīvo, esam šī auduma raksti. Kad jūs ieelpo, jūs izmantojat spiedienu. Kad jūsu sirds pukst, tā pumpē pret spiedienu. Kad jūsu šūnas dalās, tās pārvar spiedienu. Viss, kas jūs esat, viss, ko jūs darāt, ir iespējams tikai tāpēc, ka ir spiediens, šis fundamentālais, universālais, neizbēgamais spēks. Un kosmos ir vieta, kur šī spēka nav. Kur ir tikai tukšums. Bet pat tukšums nav patiesi tukšs, pat vakumā ir kvantu fluktuācijas, virtuāls daļiņas, kas parādās un pazūd, enerģijas svārstības, kas nekad neapstājas. Pat nekas nav patiesi nekas. Pat tukšums ir kaut kas. Katru reizi, kad jūs stāvat klusā istabā un domājat, ka ir pilnīgs klusums, jūs kļūdāties, jūs dzirdat savu asinsriti, savu elpu, savu sirdspukstu. Pilnīga klusuma nav. Tāpat kā pilnīga tukšuma nav. Visums ir pilns ar aktivitāti, ar enerģiju, ar eksistenci. Bet šī eksistence pieņem dažādas formas. Un dzīvība ir viena no retākajām, trauslākajām, brīnišķīgākajām formām. Dzīvība ir eksistence, kas apzinās sevi. Tā ir visums, kas pamodies un sāk sevi vērot. Tā ir matērija, kas kļuvusi tik sarežģīta, ka tā var domāt par savu pašas sarežģītību. Un jūs esat šīs brīnišķīgās formas piemērs. Jūs esat 100 triljonu šūnu, kas strādā kopā. Jūs esat miljardi neironu, kas veido domas. Jūs esat apziņa, kas rodas no matērijas. Jūs esat visums, kas sevi izzina. Bet jūs esat arī trausli. Jūs esat atkarīgi no spiediena, no temperatūras, no skābekļa, no tūkstošiem parametru, kas visi jāuztur šaurā diapazonā. Jūs esat kā liesma, skaista, spilgta, dzīva, bet tik viegli nodzēšama. Pietiek ar vienu vēja pūsmu, un jūs vairs neesat. Kosmos ir šis vējš. Tas ir vieta, kas atgādina mums, cik īpaša ir dzīvība, cik reta, cik trausla. Tas ir vieta, kas atklāja, ka mēs neesam visuma valdnieki, bet gan tā bērni, radīti no tā, atkarīgi no tā, galu galā atgriežoties tajā. Katru reizi, kad jūs skatāties nakts debesīs un redzat zvaigznes, jūs redzat vietas, kur jūs nevarat dzīvot. Jūs redzat skaistumu, kas jūs nogalinātu. Jūs redzat bezgalību, kas ir vienaldzīga pret jūsu eksistenci. Un tomēr, un šis ir vissvarīgākais, jūs to redzat. Jūs esat šeit. Jūs esat dzīvi.
Jūs esat apziņa, kas spēj aptvert savu paša trauslumu. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir dzīvības nosacījums. Tas ir eksistences princips. Tas ir tas, kas tur mūs kopā, kas ļauj mums būt, kas padara iespējamu visu, ko mēs esam un darām. Un kosmos, šī bezgalīgā, skaistā, šausmīgā tukšuma, ir vieta, kas atgādina mums, cik dārgs ir šis spiediens, cik svarīgs, cik fundamentāls. Mēs dzīvojam okeāna dibenā. Mēs esam radīti šim spiedienam. Un kad mēs atstājam šo okeānu, mēs atklājam, ka mēs neesam radīti zvaigznēm. Mēs esam radīti Zemē, šai mazajai, zilganzaļajai, brīnišķīgajai planētai, kas ir vienīgā vieta visā zināmajā visumā, kur mēs varam dzīvot. Vai jūs joprojām vēlaties doties kosmosā, zinot, ka katrs elpas vilciens, katrs sirdspuksts, katrs apzinātais mirklis ir atkarīgs no tā paša neredzamā spiediena, kas tur kopā zvaigznes un atomus? Vai tas nozīmē, ka mēs esam tikai pagaidu izņēmumu entropijas likumā, īslaicīgi kārtības saliņa bezgalīgā hausa okeānā? Atcerieties, kā mēs sākām, ar 15 sekundēm, ar jūsu nāvi, ar domu, ka kosmos jūs nogalinās ātrāk nekā sirdsklauvas ilgums. Tagad, pēc šī ceļojuma cauri spiedienam, šūnām, molekulām un apziņai, mēs saprotam, ka tās nebija tikai 15 sekundes. Tās bija atklāsme par to, kas mēs patiesībā esam. Mēs domājām, ka stāsts ir par nāvi kosmosā, bet patiesībā tas vienmēr bija par dzīvību uz Zemes, par to neiespējamo brīnišķīgo, trauslo līdzsvaru, kas ļauj mums eksistēt. Tagad mēs zinām, jūs nemirsiet no augstuma vai skābekļa trūkuma. Jūs mirsiet no tā, ka visums atsakās atzīt jūsu esamību. No tā, ka robeža starp jums un ne jums, šī neredzamā līnija, ko uztur spiediens, vienkārši pazūd. Bet šī robeža nekad nav bijusi absolūta. Katru sekundi jūs ieelpojat atomus, kas agrāk bija mākoņa daļa, okeāna daļa, sena meža daļa. Katru sekundi jūs izelpojat atomus, kas kļūs par nākamās paaudzes daļu, par zvaigžņu putekļiem, kas ceļos miljardiem gadu. Jūs neesat slēgta sistēma. Jūs esat upes grīva, kur satiekas divas pasaules. Jūs esat robeža, kas ir caurlaidīga, dzīva, pastāvīgā plūsmā. Katru reizi, kad jūs sajūtat lietus pilienus uz sejas un apzināties, ka šis ūdens ir vecāks par Saules sistēmu, ka tas ceļojas cauri komētām un asteroīdiem, cauri okeāniem un mākoņiem, cauri bezgalīgiem dzīvības cikliem, jūs piedzīvojat dziļu patiesību, jūs neesat atsevišķi no pasaules. Jūs esat pasaules daļa, kas uz mirkli kļūsi apzinīga. Un spiediens, šis vienkāršais, fundamentālais, universālais parametrs, ir tas, kas ļauj šai apziņai eksistēt. Ne tāpēc, ka spiediens rada apziņu, bet tāpēc, ka tas rada robežas. Un robežas rada formas. Un formas rada sarežģītību. Un sarežģītība, kad tā sasniedz noteiktu līmeni, rada kaut ko neparastu, spēju atspoguļot sevi, spēju zināt, ka tu zini, spēju jautāt, kas es esmu. Vai tas nozīmē, ka apziņa ir neizbēgama? Vai visums vienmēr tiecas uz pašapzināšanos? Vai mēs esam tikai viens no bezgalīgi daudziem veidiem, kā matērija pamostas un sāk sevi vērot? Vai kaut kur, citā galaktikā, uz planētas, ko mēs nekad neredzēsim, ir cita forma, kas uzdod tos pašus jautājumus, kas brīnās par to pašu noslēpumu? Kāpēc ir kaut kas, nevis nekas? Mēs nezinām. Varbūt nekad neuzzināsim. Bet varbūt tas ir skaisti, dzīvot ar jautājumiem, nevis atbildēm. Dzīvot ar apziņu, ka mēs esam daļa no kaut kā milzīga, noslēpumaina, neizsmeļama. Dzīvot ar izbrīnu, kas nekad nebeidzas, jo katrs atklājums atklāja dziļāku noslēpumu. Zinātne mums pastāstīja, kā mēs mirsim kosmosā. Tā mums parādīja mehāniku, molekulas, kas vārās, šūnas, kas plīst, apziņu, kas izšķīst. Bet zinātne nevar mums pastāstīt, kāpēc šī mehānika ir skaista. Kāpēc mēs jūtam Ehrfurcht, šo vācu vārdu, kam nav precīza tulkojuma, bet kas nozīmē kaut ko starp bijību un abrīnu, kad mēs saskaramies ar visuma likumiem. Katru reizi, kad jūs stāvat jūras krastā un jūtat, kā viļņi skalojat jūsu pēdas, jūs piedzīvojat to pašu spēku, kas veido galaktikas, gravitāciju, kas velk mēnesi, kas velk okeānu, kas rada paisumu un bēgumu. Jūs esat daļa no kosmiskās dejas, kas nekad neapstājas. Varbūt spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Varbūt tas ir metafora. Metafora tam, kā eksistence vienmēr ir attiecība, starp iekšējo un ārējo, starp kārtību un haosu, starp būt un nebūt. Mēs eksistējam tikai tāpēc, ka ir pretestība. Mēs esam tikai tāpēc, ka ir kaut kas, kas nav mēs. Mēs apzināmies sevi tikai tāpēc, ka ir robeža, kas mūs atdala no pārējā visuma. Bet kas notiek, kad šī robeža kļūst plānāka?
Kad mēs sākam saprast, ka atoms manā rokā un atoms zvaigznē ir veidoti no tā paša, no kvarkiem un elektroniem, no enerģijas un tukšuma. Kad mēs apzināmies, ka starp mani un visumu nav fundamentālas atšķirības, tikai sarežģītības pakāpe, tikai organizācijas līmenis. Vai tas nozīmē, ka es esmu visums? Vai visums ir es? Vai šis jautājums vispār ir jēgpilns? Vai robeža starp subjektu un objektu, starp vērotāju un vērojamo ir tikai ilūzija, noderīga ilūzija, kas ļauj mums funkcionēt, bet tomēr ilūzija? Mistiķi jau tūkstošiem gadu saka, viss ir viens. Zinātne tagad saka, viss ir savienots. Vai tās ir divas versijas no tās pašas patiesības? Vai fizika un metafizika galu galā satiekas tajā pašā punktā, sapratnē, ka atsevišķība ir ilūzija, ka mēs visi esam viļņi vienā okeānā, raksti vienā audumā, domas vienā apziņā? Katru reizi, kad jūs jūtat empātiju, kad cita cilvēka sāpes kļūst par jūsu sāpēm, kad cita prieks kļūst par jūsu prieku, jūs piedzīvojat robežas izšķīšanu. Jūs piedzīvojat mirkli, kad es un tu kļūst par mēs. Un varbūt šis ir ceļš uz dziļāku patiesību, ka mēs vienmēr ir bijis fundamentālāks par es. Kosmos mums parāda, cik trausli mēs esam. Bet tas mums parāda arī, cik brīnišķīgi. Jo mēs esam vienīgā zināmā lieta visumā, kas var aptvert visumu. Mēs esam vienīgie, kas var skatīties zvaigznēs un saprast, kas tās ir. Mēs esam vienīgie, kas var jautāt par savu vietu kosmosā un meklēt atbildes. Vai tas padara mūs īpašus? Vai tas padara mūs centrālus? Nē, mēs neesat visuma centrs. Bet mēs esam punkts, kur visums kļūst apzinīgs. Mēs esam veids, kā matērija sāk domāt par sevi. Mēs esam process, kurā eksistence kļūst par pieredzi. Un šis process ir trausls. Tas ir atkarīgs no spiediena, no temperatūras, no tūkstošiem parametru. Tas ir atkarīgs no tā, ka Zeme atrodas pareizajā attālumā no Saules, ne pārāk tuvu, ne pārāk tālu. No tā, ka mums ir mēnesis, kas stabilizē mūsu asi. No tā, ka mums ir magnētiskais lauks, kas aizsargā mūs no kosmiskā starojuma. No tā, ka mums ir atmosfēra, kas rada spiedienu. Katru reizi, kad jūs pamostaties no rīta un redzat saules gaismu, kas plūst caur logu, atcerieties, šī gaisma ir 8 minūtes veca, tik ilgi tai vajadzēja, lai ceļotu no Saules uz Zemi. Bet fotoni, kas veido šo gaismu, radās Saules kodolā pirms 100 000 gadu un lēnām, pakāpeniski, caur bezgalīgām sadursmēm un pārveidēm, virzījās uz virsmu. Jūs redzat gaismu, kas ir vecāka par cilvēci. Mēs esam īslaicīgi. Mūsu dzīves ir mirkļi kosmiskajā laika skalā. Bet šie mirkļi ir piepildīti ar nozīmi, ne tāpēc, ka visums dod mums nozīmi, bet tāpēc, ka mēs radām nozīmi. Mēs esam būtnes, kas var piešķirt vērtību, kas var redzēt skaistumu, kas var just mīlestību. Un tas ir brīnums, kas ir tikpat liels kā jebkas visumā. Spiediens tur mūs kopā. Bet kas tur kopā spiedienu? Kas rada šo fundamentālo spēku, kas ļauj eksistēt robežām, formām, sarežģītībai? Mēs varam atbildēt ar fiziku, ar molekulām, kas triecas, ar termodinamiku, ar statistiku. Bet vai šī atbilde ir pilnīga? Vai fizika izskaidro visu, vai tā tikai apraksta, kā lietas darbojas, nevis kāpēc tās darbojas? Varbūt kāpēc nav pareizais jautājums. Varbūt visums vienkārši ir, un mūsu meklējumi pēc nozīmes ir tikai mūsu cilvēciskā vajadzība atrast rakstu tur, kur ir tikai hauss. Vai arī varbūt raksts ir reāls, un mēs lēnām, pakāpeniski, caur zinātni un filozofiju, mākslu un mīlestību, to atklājam. Katru reizi, kad jūs veidojat savienojumu ar citu cilvēku, kad jūs patiesi redzat viņu, patiesi dzirdat viņu, patiesi saprotat viņu, jūs radāt nozīmi. Jūs radāt kaut ko, kas nepastāvēja pirms tam. Jūs esat līdzradītāji, līdzdalībnieki procesā, kas ir lielāks par jums, bet kas nevar eksistēt bez jums. Un tagad, šī ceļojuma beigās, mēs atgriežamies pie sākuma, bet ar mainītu perspektīvu. 15 sekundes kosmosā vairs nav tikai stāsts par nāvi. Tās ir stāsts par dzīvību, par to, cik neparasta, cik trausla, cik brīnišķīga tā ir. Tās ir stāsts par spiedienu, ne tikai kā fizikālu parametru, bet kā eksistences principu, kā metaforu tam, kā mēs visi esam savienoti, kā mēs visi esam atkarīgi viens no otra un no pasaules, kas mūs ieskauj. Kosmos nav mūsu ienaidnieks. Tas ir mūsu konteksts. Tas ir fons, uz kura mūsu eksistence kļūst redzama. Tas ir spogulis, kas atklāja, kas mēs esam, ne valdnieki, ne centrālie, bet daļa. Daļa no kaut kā bezgalīgi lielāka, bezgalīgi vecāka, bezgalīgi noslēpumaināka.
Un varbūt tas ir pietiekami. Varbūt mums nav jābūt centrāliem, lai būtu svarīgiem. Varbūt mums nav jābūt mūžīgiem, lai būtu nozīmīgiem. Varbūt pietiek ar to, ka mēs esam šeit, tagad, šajā mirklī, elpojot, jūtot, domājot, mīlot. Katru reizi, kad jūs ieelpo un jūtat, kā gaiss piepilda jūsu plaušas, atcerieties, jūs izmantojat to pašu spiedienu, kas tur kopā zvaigznes. Katru reizi, kad jūsu sirds pukst, atcerieties, jūs esat daļa no ritma, kas sākās pirms 4 miljardiem gadu un kas turpināsies ilgi pēc tam, kad jūs būsiet aizgājis. Katru reizi, kad jūs domājat, jūtat, brīnāties, atcerieties, jūs esat visums, kas pamodies. Un tas ir brīnums. Ne tāpēc, ka tas ir mūžīgs, bet tāpēc, ka tas ir tagad. Ne tāpēc, ka tas ir pilnīgs, bet tāpēc, ka tas ir īsts. Ne tāpēc, ka mēs saprotam visu, bet tāpēc, ka mēs varam jautāt. Spiediens nav tikai fizikāls parametrs. Tas ir dzīvības nosacījums. Tas ir eksistences princips. Tas ir mīlestības metafora, jo mīlestība, tāpat kā spiediens, ir attiecība, ir savienojums, ir robeža, kas vienlaikus atdala un savieno.